tad, kad tev piedzimst bērns, tev ir jāsaprot to, ka faktiski tev kā tēva vai mātes misija ir uzaudzināt šo bērnu. Un patiesībā tas ir vissvarīgākais, kas tev dzīvē var būt, jo viņš ir tavs turpinājums. Tu vari dzīvē sakrāt, kā saka, sapelnīt naudu, uzcelt pilis, ja? Bet ja tu nebūsi ieguldījis savā bērnā, kas to turpinās, tad patiesībā tam visam nav jēga. Ja tu maini to savu domāšanas veidu, ka tagad tavs bērns ir tavs turpinājums, un, zin kā, citreiz, jā, tās skolas, kur tu savu bērnu sūti, ir ļoti, ļoti labi, bet tas svarīgākais ir tās vērtības ielikt bērnībā. Un to, ko man īstenībā citreiz vecākiem gribās tā varbūt skarbi pat pateikt, kad sāc ar sevi. Es pēc paša pieredzes, man 2 lieli bērni, viens maziņš, 5-gadīgs, 6 gadi tūlītās paliks, jā, puika. Un mēs ar sievu bieži vien mēs skatāmies, ko viņš ēd, un līdz ar to mums pašiem ir jāmaina savu ēdienkarte. Jo es taču nevaru gribēt, lai bērns, teiksim, neēd čipšus, ja es viņus pats ēdu. Tas pats par telefonu lietošanu. Es nevaru bērnam teikt, ka tu nedrīkst to telefonu tagad skrūlēt un mēģināt attaisnoties, kāpēc es to daru. Mums jāregulē pašiem savus telefonu skrūlēšanu. Sākam ar sevi.